Latvijas Universitātes fonda stipendijas ir milzīgs atbalsts studentiem, un mēs vienmēr priecājamies, ka daudz pretendentu piesakās stipendijām un arī iztur konkursus. Un tas galvenais, kas mums svarīgi, ir tā mērķtiecība, ka zināt, kāpēc to grib, un arī būt orientētiem uz tiem saviem sasniegumiem, jo mūsu mecenātiem, kas ziedotāji, ļoti svarīgi, ka viņu ziedojumam ir ietekme, lai tam ir atdeve, un tāpēc arī mēs ļoti priecājamies par visu mūsu stipendijātu sasniegumiem. Stipendija man ir daudz ko devusi. Pirmkārt, tas ir laiks, jo es varu visu laiku veltīt mācībām. Man nav jādomā, kā atrast līdzekļus, lai maksātu par studijām. Tad es varu pilnīgi veltīt laiku mācībām un sasniegt labus rezultātus. Un, protams, man kā juristam ir iespēja iegādāties grāmatas un papildināt savu bibliotēku. Es ļoti iesaku pieteikties stipendijai. Man tas deva ļoti lielu ieguldījumu tādā ziņā, ka es kļuvu pašpārliecinātāka. Man bija iespēja apmeklēt dažādus kursus, kuri maksā naudiņu, un man kā studentam nebija iespēja apmeklēt šādus kursus. Pilnveidoju savu zināšanas, socializējos, ieguvu jaunus kontaktus un iegūtās zināšanas izmantoju zinātnes attīstībā, sevis attīstībā, un noteikti iesaku ikvienam mēģināt. Tiešām tā ir lieliska iespēja. Kādam, piemēram, ir nepieciešams dators mācībām, un tad kā reizes stipendija var šādi palīdzēt iegādāties kādu elementāru lietu, kuru ir nepieciešams izmantot mācībās un sevis izglītošanai. Faktiski to, ko mēs aicinām, cilvēkus, kas sevi ir realizējuši, kas ir daudz dzīvē sasnieguši, un viņu ceļš ir bijis vieglāks vai grūtāks uz šo, ziedot un veidot šo ziedošanas kultūru Latvijā. Un tāpat kā citās rietumvalstīs, ka ļoti daudz veiksmīgi uzņēmēji, privātpersonas atbalsta jauniešus, kuriem deg acis, kuri vēlas kaut ko dzīvē sasniegt un mainīt pasauli.